Mēneša laikā ir mainījies. Jums ir kā iespēja jau tad izdomāt būt par kandidātu šim amatam, bet jūs tomēr izdomājat, ka nē, ka jūs iesaka komisijā. Tajā laikā, kad skolu direktors Gunārs Lindbergs tātad izlēma un arī piedāvāja uzreiz, man startēt kā skolas direktoram, tad tā kā mēs esam pieraduši strādāt komandā, un tad mēs kopā ar mācību pārzini un direktoru vietnieku informātikas jautājumos tātad domājām, ka tiešām, ka izsludinot konkursu, ka tas tiešām būtu tāds demokrātiskāks ceļš, ja? Ka tiešām, ka pieteiksies tie kandidāti, kuri vēlētos, jo es domāju, pēc veiktā, ko teicam, Vēliņkungs un Daudz-kungs, ka skola mums tiešām ir jāsakārto fiziski, bet Nīcas vidusskolas vārds vienmēr, es atvainojos, ūdeni vajadzētu, ja? Nīcas vidusskolas vārds vienmēr izskanēs gan Liepājas rajonā bijušajā, gan Republikā, un varbūt tiešām būtu kāds bijis cilvēks, kurš varēja dēļ. Redzot to, tātad nevienu mirkli, tātad es nebiju tā, kas teica, es vēlos noteikti būt par Nīcas vidusskolas direktoru. Bet tad, kad es redzēju, ka nav šo kandidātu, kuru motivācijas arī mani nepārliecināja tieši kā Nīcas vidusskolas vadītājiem. Un tajā mirklī man vienkārši kā cilvēkam, kurš ar lielu atbildības sajūtu arī strādā, es sapratu, ka kādam ir tas pienākums jāuzņemās. Bet es pati arī neizteicu šo priekšlikumu, ka es vēlos. Tad, kad tika noskaidrots skolotāju un tehnisko darbinieku viedoklis, un kad bija pārliecinošs vairākums gan skolotāju, gan tehnisko darbinieku viedoklis, kur virzīja manu kandidatūru, tad es sapratu, ka es arī vienkārši nevaru arī pievilkt savu skolu, jo darbs mūsu skolā nedrīkst apstāties un viņam ir jāturpinās. Man, protams, bija liels pārdoms par to un arī par to, ko šeit runāja Mārtiņa, paldies, ka tu rūpējies par manu komfortu, bet izvēlētos un pieņemot lēmumu, man tiešām komfortablāk būtu, var būt, bet tas nav kritērijs darīt to darbu, ko es mīlu un ko esmu darījusi līdz šim, bet es saprotu, ka kādam ir arī jāuzņemās atbildība, lai skola, ja tā var izteikties, nestāv uz vietas, un ka mums ir jāsāk strādāt nevis kaut kad, pēc mēneša, pēc 2, pēc pusgada, vai no pavasara tagad sāksim tā, bet jāsāk strādāt ir tūlīt. Un deputātes tiešām ņemot šo neviennozīmīgo stāvokli, kurā es atrodos man ģimenes stāvokli, protams, ka es nepieteicos, ka es noteikti gribu būt direktori, bet kad skolotāji izteica savu viedokli, kad skolotāji izteica, tad, kad es arī gatavojos atteikties no šī pienākuma, skolotāji man pārliecināja. Jā?